man sirds sauc, man sirds sauc, man sirds sauc, pēc tevis, kungs. Man sirds sauc, man sirds sauc, man sirds sauc, pēc tevis, kungs. Tās ved mani tur tava upe plūst, manas slāpes rendē. Visu, ko vien vēlies, darīšu es, kungs, ja savas upes mani ved. Kāds man sauc, jau vienreiz izbeidz to, jo ik viss ir kārtībā. Viņi sauc, kā viņi slāp, kā viņi sauc, ko tu meklē, bet man sirds slāpst, man sirds slāpst, man sirds sauc, man sirds sauc, man sirds sauc, pēc tevis, kungs. Mēs nezinām, kas ar mums var notikt rīt, un mēs nevaram garantēt, kas ar mums notiks pēc minūtes. Ja Dievs šodien paņems tavu dzīvību, kur tu atradīsies? Debesīs vai ellē? Kas tev patika dievkalpojumā? Dievkalpojumā man patīk atmosfēra, tas, kā tiek pasniegts Dieva vārds. Bija visu laiku tāds piepildījums visu laiku, bija visu dievkalpojumu laiku. Vienkārši man tā kā atjaunināja, atsveicināja un to visu tā kā vēl pastiprināja to, lai es tiektos vēl vairāk uz Jēzu. Un kas tev uzrunāja svētdienā? Jāpadomā par savām domām, par savu rīcību, kāda tā ir. Ikdienā, kad es varbūt kaut kur paķēru uz grēku vai kaut ko nepareizi darīju, tās lietas tieši man uzrunāja un tieši gribējās vēl vairāk mainīties. Vai tu vienmēr saki jā Jēzum, kad viņš tevi aicina kaut ko darīt? Nē, diemžēl neesmu līdz šim tā darījusi. Ja. Un, kā jau minēju, vienmēr citas lietas atrodas pirmajā vietā, ir atradušās. Mēs tiksim tiesāti pēc to, cik daudz sakam Jēzum jā un cik daudz nē. Mēs jau varam teikt jā, bet nedarīt. Mēs varam teikt jā un darīt. Kāpēc Lācars nonāca debesīs, bet bagātais aizgāja uz elli? Dievs mūs neskata pēc sejām vai kaut kā savādāk. Viņš mūs vērtē mūsu sirdis. Mēs varam būt bagāti, bet sirds var būt nocietināta. Mēs varam būt nabagi, bet mūsu sirds ir brīva. Mēs viņam sakam jā vienmēr. Mācītājs stāstīja dievkalpojumā par traģisko notikumu, kas notika nesen. Kas tev lika aizdomāties? Šis stāsts bija par Latvijas baptistu bīskapa Pētera Sproģa meitiņu Belu, kas nesen nomira. Tās meitiņas tēvs uzrakstīja vēstuli šajā meitiņai, un tajā vēstulē bija rakstīts par to, kad tik tiešām šī meitnīte ir aizskārusi savos 4 gados vairāk cilvēkus, vairāk izdarījusi savos 4 gados nekā viņš savos 40 gados. Debes Tēvs, es lūdzu pēc Tavas žēlastības, pēc Tavas svētības. Es lūdzu pēc Tavu pieskārienu. Palīdz katram apzināties, ka katru dienu var būt pēdējā. Pieņem Tavu mīlestību. Aizskar cietās sirdis, izmaina mūsu Dievs. Ka mēs no šīs dienas sakām Tev jā. Saki Jēzum jā. Saki Jēzum jā. Saki Jēzum jā. Noskaties šo vērtīgo svētdienu un saki Jēzum jā. Tavu dzīve mainīsies. Kaunu vainu tu projām paņēmi, grēkus esi apsūdzēts un nepieņemts, tomēr sauci tu. Kungs piedod tiem, žēl